Sveicināti! Jau gadiem neviens Latvijas valsts piederīgais pēc precībām ar ārzemnieku vai reģistrējot jauktā ģimenē dzimušus bērnus ir cīnījies par iespēju savā Latvijas pases galvenajā lapā rakstīt vārdu vai uzvārdu oriģināla rakstībā. Taču Latvijā joprojām ir spēkā 2004. gada 2. martā pieņemtie ministru kabineta noteikumi numur 114, kas nosaka, ka citu valodu personvārdu atveidē jānotiek, izmantojot latviešu valodas skaņas un burtus. Tādēļ neviena saime tikusi pie dažādiem uzvārdiem. Lielākais medijs tautiešiem pasaulē Latvieši.com šajā gadā uzsācis veidot stāstu sēriju par to, kādas problēmas rodas latviskoto vārdu un uzvārdu īpašniekiem, ar mērķi rosināt sabiedrības diskusiju un apsvērt iespēju novecojušos ministru kabineta noteikumus mainīt. Tādēļ šodien esam tikušies tiešsaistes diskusijā ārzemju vārdu un uzvārdu latviskošanas problēmas, pieredze un risinājumi, lai uzklausītu pieredzes stāstus un kopīgi rastu risinājumus vārdu un uzvārdu iekļaušanai pasē oriģināla valodā. Mērķis konkrēti ir saprast, kādi šķēršļi aizvien pastāv, vai ļautu arvien pieaugošajai latviešu diasporai ierakstīt personu vārdus pasē galvenajā lapā, proti tātad šajā lapā, kur ir gan bilde, gan pases numurs, izmantojot latīņu valodas alfabēta burtus. Esmu Roberts Gorotko, Latviešu komunikācijas vadītājs, un šodien moderēšu šo diskusiju, kurā man pievienosies, un tagad pastāstīšu, kas tad piedalīsies šajā diskusijā. Dāce Kavasa, Latvijas aviācijas arotbiedrības priekšsēdētāja un juriste, kuras ģimene konkrēti ir saskārusies ar šo problēmu. Vēlāk tad lūksim Daci dalīties savā pieredzē, un Latviešu.com ir arī intervējis Daci, un Daci ir mūsu medijā arī dalījusies ar savu stāstu. Mums pievienojušās arī Ilze Kalve un Ieva Strazdiņa, ārzemēs dzīvojošas latviešu žurnālistes, kuras veido stāstu sēriju par personu vārdu un uzvārdu atveidas problēmas situācijām. Pievienojusies arī Laura Lapiņa, Latvijas Republikas Tiesību sarga biroja pilsonisko un politisko tiesību nodaļas juridiskā padomniece. Līga Biksiniece Martīnova, administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama tiesnese. Inga Upīte, Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas dzimtsarakstu departamenta dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, un Evelīna Zilgalve, Latviešu valodas aģentūras valodas attīstības daļas galvenā lingviste. Aicinām skatītājus uzdot sev interesējošos jautājumus tiešraides komentāru sadaļā, uz ko sniegsim atbildes tiešraides beigās, ja vien uz kādu no jautājumiem nebūsim jau atbildējuši pašā diskusijā. Lūgums arī norādīt, kurai pilsētai vai novadam esi piederīgs Latvijā vai kurai mītnes zemē ārvalstīs. Un tagad iepazīstināšu vairāk ar aptaujas rezultātiem. Pirms šīs diskusijas mēs savos komunikācijas kanālos publicējām aptauju, kurā aicinājām cilvēkus dalīties savā pieredzē par ārzemju personu vārdu un uzvārdu latviskošanu un to, kādas problēmas tas viss kopumā ir sagādājis. Un pirmais jautājums, ko mēs uzdevām, jāmin arī, ka kopā piedalījās šajā aptaujā 276 respondenti, un pirmais no jautājumiem bija, ar kuru no minētajām problēmām esat saskāries saistībā ar vārda vai uzvārda latviskošanu, un pirmajā vietā gandrīz puse no respondentiem ir saskārusies konkrēti tieši ar uzvārda latviskošanu. Otrajā vietā ir gan vārda, gan uzvārda latviskošana, un šīs tad ir tās divas dominējošās atbildes. Tālāk 6% saskārušies ar vārda latviskošanu, 6% norāda, ka viņi nav saskārušies ar kādām no problēmām, un tālāk pa 1% ir tādas problēmas kā personvārda izruna, to neuzskata kopumā par problēmu, ierēģu nepilnīgas zināšanas par latviešu valodu, kā arī mazliet pretēja situācija, jeb nekorekts latviešu vārds vai uzvārds tieši mītnes zemes pasē. Nākamais jautājums, ko mēs uzdevām, kādas konkrētas situācijas sagādājas latviskots vārds vai uzvārds pasē? Un šeit pirmajā vietā ir mītnes valsts iestāžu un ierēģu nesapratne, pēc kā seko psiholoģiskā apziņa, ka pasē nav precētā partnera uzvārds. Tālāk ir arī tādas atbildes kā problēmas dodoties no vienas valsts uz citu, arī psiholoģiskā apziņa, ka bērnu pasēs nav viņu oriģinālie vārdi, uzvārdi.
8% respondentu nav sagādājušas kādas no minētajām problēmām. 3% norāda, ka ir neprecīzi latviskots vārds uzvārds, rezultātā zaudējot sākotnējo vārdu vai uzvārda formu un nozīmi. Un tālāk pa 1% ir citas situācijas, kā piemēram divās valstīs divi dažādi uzvārdi. Bērniem vai pašiem, jeb pieaugušiem vecākiem rezultātā vairs nav Latvijas pilsonības, vai, teiksim, bērni nav pieteikti Latvijas pilsonībai. Ir gadījušās arī kuriozas situācijas, arī lasītāju interese, nevis neizpratne. Ir arī respondenti, kas norāda, ka tā ir latviešu necieņa kopumā pret savu dzimto valodu, un arī citas situācijas. Tālāk mēs vēlējāmies noskaidrot, vai tautieši būtu par, ka cilvēkiem sniegtu iespēju pašiem izvēlēties, kuru no versijām ārzemju vai latviskoto vārdu uzvārdu norādīt pasas galvenajā lapā. Un pārliecinoši 84% respondentu norāda, ka jā, viņi būtu par, 5% norāda, ka drīzāk būtu par, 3% drīzāk nebūtu par, un 8% respondentu nebūtu par. Un mēs arī uzdevām jautājumu, vai jūs būtu par, ka pasē galvenajā lapā tiek rakstīts vārds vai uzvārds oriģināla valodā un blakus lapā atveide latviešu valodā, proti otrādāk nekā tas ir šobrīd? Un 66% norāda, ka jā, viņi būtu par. 12% saka, ka drīzāk būtu par, 11% pauž, ka drīzāk nebūtu par, un arī 11% norāda, ka viņi nebūtu par šādam risinājumam. Mēs arī vēlējāmies aptaujā noskaidrot vienu no sociāldemogrāfiskajiem jautājumiem, jeb pastāvīgo mītnes zemi pasaules daļu. Kā rezultātā ir noskaidrojies, ka vairums ir Eiropā dzīvojoši, 7% dzīvo Amerikā, 3% Āzijā un arī 3% Austrālijā un Okeānijā un 1% Āfrikā. Un nākamais neobligāti atbildāmais, vienīgais neobligāti atbildāmais jautājums bija par tautiešu jautājumiem un vai ieteikumiem šai diskusijai par šo tēmu. Un šeit piedalījās 90 respondenti, kas ir apmēram 33% no visa kopējā respondentu daudzuma. Un mēs esam arī sagrupējuši šīs atbildes, jo šeit respondenti ir dalījušies gan ar savām personiskajām pieredzēm, gan arī jautājumiem un saviem ierosinājumiem, kā šo problēmu varētu risināt. Un dažas no tām citēšu. Piemēram, ir respondenti, kas norāda, ka oriģinālu vajadzētu rakstīt pasē, tātad galvenajā atvērumā un latviskoto variantu trešajā lapā, ja tas vispār ir vajadzīgs. Ir konkrēts gadījums, piemēram, respondents plāno iegūt Vācijas pilsonību, lai iegūtu pasi ceļošanai ar savu īsto vīra uzvārdu, tad arī Latvijas pilsonībai un pasē pielietojums un jēga, diemžēl, zustu. Tas nozīmē, ka tā tad zūd viens Latvijas pilsonis. Ir arī par psiholoģisko ietekmi, kas ir gan uz vecākiem, gan bērniem. Piemēram, atbraucot uz Latviju un piespiedu kārtā lietojot latviskotu vārdu uzvārdu, zinot, ka tas nav personas īstais vārds vai uzvārds, kā rezultātā rodas sava veida personības dalīšanās. Tiek minēts arī tas, ka pienācis laiks beidzot pārskatīt šo novecojušo personu vārdu atveides likumu, un ka vārds uzvārds nav izvēles lieta, tam ir jābūt pasē tieši tā, kā tas ir rakstīts oriģināla valodā. Vēl izskan arī šāds viedoklis, ka tautieši saprot, ka latviešu valoda ir jāsaglabā, bet pase ir, lai atpazītu cilvēku, un mūsdienu globālajā pasaulē tas rada tikai šķēršļus, lai paturētu latvietību un rada negatīvas emocijas un problēmas dokumentos kopumā un dokumentu uzrādīšanā dažādās iestādēs. Vēl tautieši min, ka jā, šim vārdam un uzvārdam ir jābūt tādam, kāds tas ir iedots, bet, ja to vēlas latviskot, tas ir jādara kādā citā pases lapā, nevis galvenajā atvērumā. Vēl runājot par tautiešu norādītajiem ierosinājumiem, ka kopumā vispār nesaprot jēgu šādai latviskošanai, kas konkrētos gadījumos nozīmē pilnīgu, visbiežāk uzvārda izmainīšanu. Un mums arī privāti, jāsaka, ka privāti, jā, e-pastā mums iesūtīja divas respondentes tādu, teiksim, paplašinātāku versiju no tā,
kā viņas saskata šīs problēmas risināšanu un kā viņas pašas to ir pieredzējušas. Viens ēpas ir no Lielbritānijā dzīvojošas latvietes, un viņa stāsta, ka viņa ir Latvijas un apvienotās karalistes dubultpilsone, pastāvīgi uzturās Lielbritānijā un gatavojas precēties ar britu pilsoni. Bet tālāk viņa tad domā, kā risināt šo uzvārda jautājumu, un viņai ir vairāki varianti - samierināties ar latviskoto uzvārda versiju, uzvārdu nemainīt vispār, ikdienā izmantot divus uzvārdus, un pēdējais, ko viņa arī norāda, kas būtu ekstremālākais variants, ko viņa ir apsvērusi, ir atteikties no Latvijas pilsonības. Viņa min, ka neviens no šiem variantiem nav ideāls, un daudz vieglāk būtu vienkārši pieņemt vīru uzvārdu tā oriģināla formā. Un tad viņa arī norāda, ka viņas prāta labs risinājums būtu samainīt vietām oriģinālu formu un latviskoto versiju liekot pases 3. lapā. Un mazliet citēšu arī citas tautietes pieredze. Šeit mums raksta respondenti tieši no Grieķijas, ka viņa norāda, iespējams līdzīgs risinājums būtu jāveido arī Latvijā, kā tas ir Grieķijā, latviskots vārds un zem tā oriģināla vārds. Vēl viņa norāda, ka no vispār kopumā dzirdētajiem pieredzes stāstiem rodas iespējas, ka nav pilnīgas konsekvences tajā, kā tiek latviskoti vārdi un uzvārdi. Un kopumā viņas viedoklis ir tāds, ka vecākiem būtu jāizlemj, kā latviskot savu bērna vārdu, bet, protams, vadoties pēc Latvijas valsts vadlīnijām. Un noslēgumā viņa saka, ka pati ir arī strādājusi Latvijas valsts pārvaldē vairāk nekā 10 gadus, un viņa zina, ka ierēģi rīkojas godprātīgi un atbilstoši noteikumam, bet galvenais, par ko tad arī mēs šodien esam tikušies, ir tas, ka ir jāseko līdzi laikam un jāmaina sistēma. Paldies visiem respondentiem, kuri piedalījās šajā aptaujā. Paldies arī vēlos teikt Sabiedrības integrācijas fondam un Kultūras ministrijai par iespēju rīkot aptauju un arī šodien šo diskusiju. Tālāk mēs jau dosimies pie dalībniekiem. Un sākšu es šoreiz ar Ilzi Kalvi, latviešu komu žurnālisti. Vēlēšos, vai Ilze dalās savā pieredzē par to, jāpiemina to, ka Ilze dzīvo Lielbritānijā un viņa izjūt labāk to sāpi, kuru šobrīd izjūt tautieši diasporā. Viņa arī mums veido rakstu sērijas un ir intervējusi dažādus tautiešus par to, kādas konkrētas situācijas ir bijušas. Lūkšu tad Ilzi tagad izteikties. Nu, es pat nezinu, no kura gala sākt, jo īstenībā to problēmu ir ļoti daudz. Jā. Visbiežāk piemin to, ka, kā cilvēks jūtās, ka, teiksim, uzvārds tiek mainīts, ka nav ģimenē viens uzvārds, bet, tas jau nav tikai psiholoģiski, jo ļoti bieži ir pat gadījumi, ka mamām neļauj izņemt bērnus no dārzeņa, tāpēc, ka uzvārdi nesakrīt, jo bērnam, acīm redzot, ir tas mītnes valsts uzvārds, kas arī tiek lietots tēva uzvārds, bet mātei ir latviskots uzvārds, un līdz ar to tur ir puņķi un asaras, jo tiešām to bērnu izņemt nevar. Protams, ka ir nepārtraukti ceļojot, ir arī bijis gadījums, kas, protams, tas gan vēl nav vēl aprakstīts, par to, kā viena sieviete, viņai nācās mainīt autovadītāju apliecību Latvijas, jo viņa dzīvo apvienotajā karalistē. Un tur viņa, protams, Latvijas apliecību iegūt nevar. Un viņa sūta dokumentus uz Britu iestādi attiecīgo, un tur viņai vienkārši atsaka, jo uzvārdi nesakrīt, jo neviens jau nepaskatās pasē to nākamo lapu, Jo, teiksim, ja Latvijā, ko šausmīgi grūti Latvijā ir saprast, atvainojos, ir tas, ka Latvijā mēs reāli varam aiziet pie cilvēku un pateikt, redzi, es te sagatavoju tādu lapiņu, ka šitā esmu es, un te ir man tas īstais uzvārds, Bet reāli ārzemēs ir tā, ka ir, piemēram, pieņemsim, šī ir interneta lapa, kur pašam nepieciešams noskanēt savu pasi. Latvijas pase ir visas pases latviskotais. Un es tagad, lai šito dabūju iekšā, es nekā nevaru, man tikai šādi sanāk, Man nav varianti, lai es varu uztaisīt to otro lapu.
Un kas tad tur beigās sanāk? Sanāk, ka atsaka gan pilsonību, gan dažādas dokumentus, jo tas nav viens un tas pats cilvēks. Protams, var teikt, ka ir iespējams sazināties un lūgt mainīt, apskatīties tālāk un tā tālāk, jā. Bet problēma jau ir tāda, ka ja Latvijā mēs vēl varam to cilvēcisko kontaktu panākt, ja mēs varam piezvanīt, pajautāt, tad, piemēram, tādā apvienotajā karalistē ar te ir 70 miljoniem iedzīvotāju, nu tas vienkārši nav iespējams, jā. Pat, ja tur ir kāds telefons, kur sazināties, tad ir pat stundām jāgaida, kamēr tev kāds atbildēs, tev saka, oi, nē, mēs jums nevaram palīdzēt, jums ir jāsazinās vēl tur kaut, un tas ir vienkārši neiespējami, jā. Tāpēc cilvēkam, ir tā, ka latviešiem rodās šausmīgi daudz problēmas dēļ šī, un pasauli iet uz priekšu un arvien vairāk, viss notiek automātiski. Un nav vairs cilvēku pretī, kam to pateikt. Un vienkārši tādā veidā mēs saviem pilsoņiem radām nevajadzīgas problēmas, un tāpēc daudzi vecāki bērnus nepiesaka Latvijas pilsonībai, kas ir ļoti skumji, protams. Vēlēs arī tev, Ilze, vaicāt, runājot par līdzšinējo pieredzi, cik vispār, teiksim, tu intervējot šos tautiešus, kas ar to ir saskārušies, cik viņi labprāti dalās savā pieredzē, cik liela no viņiem atsaucība. Mums arī pagaidām, diemžēl, nav Dace Kavasa pievienojusies. Es ļoti ceru, ka pieslēgsies, bet varbūt arī var mazliet viņas pieredzi ieskicēt. Runājot par statistiku, es baidos, ka tādas vispār nav. Mēs nevaram arī pateikt, cik plaša tā problēma ir, bet, protams, cilvēki ir gatavi par to runāt, un es domāju, ka daudz par to arī runās, un tas vienkārši, tā nebeigsies, ja, ka tagad viss samierināsies. Varbūt, es nezinu, varbūt pagaidām Dace pašu, jo varbūt tad viņas pieredze vēlāk. Jā, jo, mēs varam tā darīt. Tur ir diezgan traki, jo viņi jau nedzīvo ārzemēs, viņi dzīvo Latvijā. Un arī Latvijā ir problēmas jauktajiem pāriem. Labi, paldies pagaidām, Ilze. Es tālāk tad došu vārdu mūsu citiem dalībniekiem, gan Laurai Lapiņai. Sāksim vispirms ar Lauru Lapiņu, pēc tam ar Līgu Biksinieci Martinovu. Un lūkšu dāmas mazliet ieskicēt fleksiblāku pieeju ārzemju vārdu latviskošanai, par to, kādi šķēršļi joprojām pastāv un kādi ir arī galvenie secinājumi. Un šeit es arī gribu pieminēt, ka arī mums Latviešu kombija raksts par šo tēmu, un arī tika pieminēts pētījums, kura autores ir Laura Lapiņa un Līga Biksiniece Martinova par personvārdu rakstību un cilvēktiesībām Latvijā, kā arī ārpus tās. Tad lūdzu vispirms vārds Laurai Lapiņai. Sveiki, labdien! Tiešām prieks, ka šī diskusija šopavasar ir atkal pacēlusies, jo es teiktu, ka tas pēdējais vilnis tiešām bija pirms aptuveni 10 gadiem, kad mēs tieši ar Līgu Biksnieci gatavojām šo pētījumu. Tātad pa lielām nekas īpaši kopš tā laika arī nav mainījies. Tā sistēma ir saglabājusies tāda pati, tas kādi tādi sevišķi būtiski fundamentāli grozījumi tajā visā nav nākuši klāt. Un vismaz tā kā starptautiskajā līmenī kādas jauni tiesas spriedumi, kas tieši šo jautājumu regulētu, arī pēc būtības nav nākuši klāt. Pirms tiem 10 gadiem tas pētījums arī būtībā tapa tādēļ, ka tobrīd kā reiz notika tāda plašāka tiesāšanās, vairāki Latvijas iedzīvotāji cīnījās par to savu vārdu atveidi dokumentos, un tobrīd tur bija tāda kā iespēja kādām pārmaiņām, un šī tiesāšanās tomēr lielākoties nesekmējās. Starptautiskās tiesas pateica, ka Latvijas valsts vislabāk var izvērtēt, kāds regulējums ir nepieciešams. Pēc būtības tas nozīmē to, ka
Latvijas valdība izvērtē, kas tad būtu samērīgs risinājums, bet būtībā tas Latvijā, protams, tika iztulkots, kā viss ir kārtībā, mums nav nepieciešams kaut ko mainīt. Labi, paldies. Pagaidām vismaz paldies. Tad tālāk došu vārdu Līgai Biksinēcei Martinovai. Jā, labdien! Paldies! Paldies par uzaicinājumu. Un, jā, kā jau Laura teica, šis pētījums tapa pirms kaut kāda laika arī tobrīd es vēl strādāju Tiesību sarga birojā, cik es atceros, un arī tā bija tāda tēma, kura man tiešām arī pašai šķita svarīga un bija tā Tiesību sarga birojam diezgan daudz, es teiktu, arī šie iesniegumi un sūdzības. Gan jāsaka, tādi divu veidu. Šī viena daļa, varbūt pat mazākā daļa bija tiešām par šīm ģimenēm, kas ir izveidojušās ārvalstīs, varbūt šobrīd pēdējā laikā un saskaras ar šīm problēmām, bet diezgan daudz bija arī sūdzības par cilvēkiem, kas visu laiku dzīvojuši Latvijā, bet kuriem ir šīs citas cilmes uzvārds, kaut vai igauņu vai lietuviešu, un tur tāpat jau pēc tās latviskošanas sanāca, ka tur ņem tās galotnes nost, un tāpat arī varbūt tādi uzvārdi, kas Latvijā ir bijuši, tā kā sievietēm vīriešu dzimtē tā tradicionāli lietot, un arī tie bija jāpārveido, un jāsaka, pat tur pat cilvēkiem varbūt nereti tas aizskārums pat bija tāds būtiskāks, jo cilvēks ar tādu savu vārdu bija dzīvojis jau diezgan ilgu laiku, un, teiksim, ņemot to jauno pasu saskaņā ar jaunajiem noteikumiem, viņam šo vārdu tur mainīja diezgan būtiski. Un mēs, Laura, apskatām tos gadījumus, ka tur dažreiz jau tur uz to vienu uzvārdu attiecās tās vairākas gramatikas normas, un, piemēram, no lietuviešu uzvārda džilgas cilvēks kļuva par džuks vienkārši, jo tur iu nav latviešu valodā, un tas as nav, un, būtībā tas uzvārds ļoti mainījās. Tur pat nevajadzēja varbūt, nekam eksotiskam pārāk būt, kā varbūt šobrīd saka, ka tur dažreiz, tie uzvārdi, kurus tu gribētu reģistrēt, vai vārdi ir tik eksotiski, ka tur tiešām nezinu, kā viņus latviski pierakstīt, bet jāsaka, arī ar tādiem vienkāršiem gadījumiem tur ir problēmas, ka cilvēkiem to neļāva. Un tiešām, man tas ir šķits tāds jautājums, kur valsts tomēr, jāsaka, varbūt tomēr pārlieku tajā privātajā dzīvē iejaucas, jo tas iegums, protams, kā mēs visi zinām, latviešu valoda ir kā saka, jāaizsargā un jāpieturas pie vienotām normām un protams, tā varbūt arī, kā uzreiz varbūt šajā diskusijā kādreiz piemin tās galējības, tagad mēs tur visādiem, nezinu, ķīniešu hieroglifiem rakstīsim pirmajā lapusē un kā tik un kā mēs par sapratīsim, ko mēs esam ierakstījuši, bet jā, es domāju, ka tomēr tā pasaule mainās un cilvēku situācijas mainās un tik daudz kā tā oriģināla forma arī tajā pirmajā lapusē blakus latviešu valodai. Es domāju, tas nebūtu nekas tāds ārkārtējs, ko varētu. Tā kā es šobrīd pārstāvu administratīvo tiesu, es varbūt tā īsi par tām tiesas lietām. Jāsaka, tiesā nav daudz šo lietu, es varētu teikt, kaut kāds pāris varbūt katru gadu. Līdz 5, citu gadu varbūt nav vispār. Bet, jāsaka, varbūt arī cilvēkus tiesa arī pārāk neiet, jo tā tiesas pieeja arī ir bijusi tāda, jāsaka, diezgan tāda pēc likuma tā burta. Ja likums to nosaka, tad un šie noteikumi, tad atbilstoši ir jāatveido. Tur, kā jau zināms, tur tajā 2001. gadā bija tā Mensenas lieta, kad Satversmes tiesa lēma, ka viss ir kārtībā, bet tad augstākā tiesā vēl bija viena cita lieta, kur augstākā tiesa, laikam, 2012. gadā vērsās Satversmes tiesā un prasīja, ka vai tomēr jau situācija nav mainījusies un nevajadzētu pārskatīt šīs normas, tad Satversmes tiesa, tā kā pat, manuprāt, atteica ierosināt to tiesvedību, pasakot, ka tomēr viss ir izlemts, viss ir pateikts tajā lietā, un, protams, arī tajā lietā augstākā tiesa noraidīja to pieteikumu,
nekonstatējot tur to problēmu. Un jāsaka, ja tās zemākas instances lietas mēs skatāmies, tad tas, kas pēdējos gados mums ir bijušas vairāk par tiem dubultiem līdzskaņiem, piemēram, saistībā ar bērnu vārdu Otto, tur ir pozitīvs spriedums, jo tur uzskatīja tā ģimene tā kā valsts izcelsmes, un ka tas tāds vārds, kas pierasts, un arī tā kā saistībā ar latviešu valodu, tur nerada, nav tur varbūt nekas, kas tāds, bet tai pašā laikā atkal ir bijušas lietas, piemēram, ar Loti, ar Loretu, laikam, tādas, kur arī ir ticis noraidīts, un, piemēram, vienā no šiem spriedumiem, piemēram, pirmās instances tiesa un otrās instances tiesa lēma pozitīvi, sakot, ka tur tiešām tas ieguvums, ko valsts iegūtu, ka tam bērnam būtu tas dubult 2T burti, ka tas nebūtu tik būtisks, bet tomēr nonākot augstākā tiesa tomēr pateica, ka mums ir šī vienotā, un ka šis nav nekāds tāds gadījums, ka mums būtu jātaisa kaut kādi izņēmumi, un tad, kas būs nākamais izņēmums. Bet, jāsaka, ir atkal lietas, piemēram, kur vienā lietā par vārdu Vanese, tur ir tā kā tiesa lēmusi pozitīvi, laikam, pirmajā instancē, un iestāde nav pārsūdzējusi, un tās spriedums arī ir palicis. Tā ka tādā veidā apmēram, bet, savukārt, piemēram, ja ir runa par galotnēm, piemēram, ka tu nevēlas, lai tiktu, piemēram, bija lieta, laikam, uzvārds Satora, tas ir arī, tā kā sieviete iegūs laulību rezultātā, un viņai, latviskots tur, laikam, Satori vai Satora bija, tad tomēr tiesa pateica, ka nav pamata izdarīt šādu izņēmumu, ja tā kopējā kārtība ir tāda. Jāsaka, ka tiesā diezgan, laikam, tāda formāla, tā pieeja ir, tā kā ņemot vērā tās tiesību normas, kādas Latvijā ir pieņemtas, bet, kā es pati teicu, man šķiet, ka tomēr, ja mēs tā samērojam šīs ieguvumus un zaudējumu, tādus varbūt iejaukšanos cilvēku privātumā, tad manuprāt, ka varbūt mēs to robežu varētu arī mazliet pārcelt. Jā, paldies. Vai es drīkstu? Jā, Robert, es drīkstu iejaukties drusciņi. Droši. Es gribēju nedaudz varbūt palūgt palīdzību arī precīzāk pateikt juridiski, jo problēma jau ir tāda, ka ir cilvēktiesības, vai ne? Un ir tiesības uz savu vārdu, pareizi, tā sanāk. Bet šī gadījumā, teiksim, Latvijas gadījumā, ir tā, ka tiesības uz valodas saglabāšanu, ir daudz svarīgākas par tiesībām, teiksim, uz personīgo vārdu, pareizi pateici, Varbūt to var tādu bišķiņu juridiskāk pateikt. Līga, vai jūs? Būtībā, tas ir veids, kā juridiski, tā kā mēģina samērot, cilvēks, teiksim, grib varbūt bērnam likt tādu vārdu vai atkal uzvārdu, protams, tā ir iejaukšanās, un viņam, ja to valsts iestāde neatļauj un atsaka, tad tā, ir iejaukšanās privātajā dzīvē, bet, protams, tā jābūt tā kā samērīgai un noteikti ar likumu un demokrātiskai, un tad tas tiek vērtēts. Un, jāsaka, teiksim, paskatot tos tiesas spriedumus un arī varbūt, tā kā iestāžu nostāju, tad, tā kā tiek teiks, ka, protams, tas mērķis ir leģitīms un ir jābūt, latviešu valoda ir tās savas gramatikas normas, un, piemēram, ja tur nav tie dubulti līdzskaņi, tad arī tie nav tur jāraksta, un vērtējot to ierobežojumu, tad, kādreiz varbūt apstājas pie tā, ka tā kā nekonstatē, ka šis ierobežojums ir tik būtisks un sagādā liela šīs nērtības, parasti vienmēr ir atsaucis par to otro lapusi pasē, ka tātad tas uzvārds tomēr tur ir ielikts un cilvēks to var pierādīt, un līdz ar to arī, manuprāt, no viena Eiropas Savienības tiesas sprieduma tur tieši bija šis tāds arguments, ka par to, tātad, lai konstatētu pārkāpumu, ir jākonstatē, ka ierobežojumi personām varētu radīt nopietnas nērtības administratīvajā, profesionālajā un privātajā jomā. Un tajos konkrētajos gadījumos tiesa tā kā nekonstatē, ka šie ierobežojumi varētu būt tik lieli un būtiski, jo uzskata, ka to var tā kā izskaidrot, atrisināt
un tā laikam. Bet, kā es teicu, tā samērība, tā jau vienmēr ir tā jāvērtē katrā individuālajā gadījumā tomēr. Un tieši tā ir milzīga problēma, jo ir cilvēki, kuri varētu, teiksim, ģimenes, kuras varētu doties tālāk uz Eiropas cilvēktiesību tiesu, sūdzēt Latvijas valsti tiesā. Bet problēma ir tāda, ka viņi jau ir Latvijas patrioti, Viņi negrib, viņi negrib tiesāties ar savu valsti, jo kurš tad maksās kompensāciju Latvijas zaudē, Viņi negrib iet, man ir vairākas ģimenes teikušas, mēs varētu aiziet, jo mums tas rada milzīgas problēmas, tas, ka mums katram ir savs uzvārds, bet mēs negribam tiesāties ar Latviju, mīļie cilvēki, mēs negribam. Paldies. Tā varētu būt. Es tikai maz piebildītu, ka arī, kā jau Laura minēja, ir arī bijuši tie starptautisko tiesu lēmumi, kas šajā jomā tā kā valstīm arī dot to tādu rīcības brīvību varbūt nedaudz plašāku arī tā kā noteikti. Un arī tās tiesvedības, kas ir bijušas starptautiski, tur tā varbūt nav beigušās tā ļoti pozitīvi cilvēkiem. Es gan šajā ziņā varu pieminēt tikai to, ka, piemēram, arī tā līgas pieminētā Eiropas Savienības tiesas lieta bija pret Lietuvu, un tajā pašā laikā, kur arī tika pateikts, ka viss kārtībā, arī tieši tāpatās tā valoda ir, viņai ir jābūt neaizskaramai, un starptautiskās tiesas nepateiks, kā valstī darīt. Bet, ka tā valsts pati laika gaitā ir tomēr to regulējumu padarījusi liberālāk. Piemēram, Lietuvā var ierakstīt kaut kādus alfabēta burtus, latīņu alfabēta burtus, kas nav viņu valodā šobrīd arī pasē. Tā kā varbūt, tā tiesvedība varbūt potenciāli nav tik... tas jau jebkurā gadījumā ir ļoti liels laika resursu ieguldījums, lai to darītu. Es teiktu, ka tas laiks un tie uztraukumi ir pat varbūt vēl lielāks elements atturošs nekā patriotisms, jo savu tiesību aizstāvēšana jau arī nav pretrunā patriotismam. Bet, varbūt, ka tas ir tāds jautājums, kas ir vairāk tiešām tas valsts lauciņš pašai saprast, kur mēs tās robežas redzam regulējumam. Paldies visiem, kas dalījās savā pieredzē. Es tālāk došu vārdu Ingai Upītei no Tieslietu ministrijas dzimstarakstu nodaļas un lūkšu Ingu dalīties par konkrētām tautiešu situācijām šajā jautājumā. Mēs jau arī iepriekš esam te minējuši, bet kas būtu tieši sakāms Ingai Upītei, arī iespējamiem grozījumiem attiecībā uz valodu un izmaiņām, vai būtu realistiski iespējami tas, ka nākotnē ir šajā galvenajā pases atvērumā šis oriģinālvārds vai uzvārds. Lūdzu, Inga. Labdien! Es laikam precizēšu un teikšu tā, ka varēšu pastāstīt tikai par to, kas attiecās uz civil stāvokļa aktu reģistrāciju, respektīvi uz dzimšanas un laulības reģistriem un secīgi dzimšanas un laulības apliecībām. Pasu jautājums nav mūsu kompetence, līdz ar to attiecībā uz pasēm es nevarēšu pastāstīt par tām iespējām, bet, ja runājam par dzimšanas un laulības reģistriem un attiecīgi tātad šīm te apliecībām, tad primāri, protams, šajos reģistros un apliecībā informācija tiek iekļaut ievērot valsts valodu, secīgi arī, protams, personu vārdi tiek norādīti atbilstoši latviešu valodas pareizrakstības normām. Tas, ko es varbūt gribu nedaudz akcentēt, kas, manuprāt, nav pareizi traktēt un teikt, ka tā ir personu vārdu latviskošana. Tā nav personu vārdu latviskošana. Tā ir personu vārdu atveide, iekļaujot tos latviešu valodas gramatikas sistēmā. Un ar dzimšanas apliecībām un laulības apliecībām iespējams tā situācija ir nedaudz savādāka, jo, protams, tad, kad ir ārvalstnieka personu vārds,
tad primāri viņš, protams, tiek norādīts latviešu valodā, ievērot latviešu valodas gramatikas prasības, bet papildus var tikt norādīts arī šis te oriģināla forma latiņu alfiskajā transliterācijā. Bet atšķirība ir tāda, ka šis te vārds un uzvārds, šī te latiņu alfiskā transliterācija seko uzreiz aiz vārda un aiz uzvārda, respektīvi ir vārds šķērsvītrās vai iekavās, vienalga, kā mēs to sauktu, ir latiņu alfiskā transliterācija, un tāpat ir arī ar uzvārdu. Viņi atrodas viens otram blakus, un nav jāšķirsta kāda cita lapa, ja? Un tas varbūt nedaudz atvieglo visu šo situāciju. Ja mēs runājam par pieredzi, kāda ir, ar ko mēs esam saskārušies, respektīvi no dzimstrakstu nodaļām, kāda informācija mums ir atnākusi, ja godīgi mums nav īsti tādas problēmas, mēs neesam ar tādām problēmām saskārušies, ka kādam būtu milzīgas pretenzijas par to, kad viņa vārds vai uzvārds tiek atveidots latviešu valodas gramatikas prasībām. Bet iespējams tas ir iemesls tam, kad šis te personu vārds, šim te personu vārdam atveidotajam blakus tieši ir arī šis te oriģināla forma latīņu alfiskajā transliterācijā. Principā tas īsumā ir arī viss, ko es varu pateikt šajā brīdī attiecībā uz personu vārdu norādīšanu civil stāvokļa aktu reģistros. Es drīkstu pajautāt, vai tas, ka oriģināla rakstība ir tūlīt blakus, vai tas ir jauninājums, vai tas vienmēr tā ir bijis? Tas vienmēr tā ir bijis. Nav. Manā laulības apliecībā vīra vārds bija tikai latviski. Varbūt tur varētu būt arguments tāds, kad personai ir jāizsaka tā vēlme. Jo primāri tiks vienmēr norādīts tikai latviešu valodā, un pēc personas vēlēšanās tiek norādīta šī latiņu alfiskā transliterācija. Es, protams, nevaru pateikt to nogriezni, cik sens ir tas notikums, bet labu laiku noteikti, kopš es strādāju šajā te departamentā, kas nav maziņš laiks, šāda te iespēja ir, un arī jums šobrīd, pieņemsim, ja jūs ņemtu jaunu apliecību, jums pastāvētu iespēja papildināt laulības reģistru, un iegūt laulības apliecību arī ar oriģinālu formu. Skaidrs, ne, mums tā nav īpaši liela problēma, jo tad, kad man to vajadzēja uzrādīt, man bija atsevišķi tulkojumi, ar oriģinālu, tad britu ierēģi vienkārši paskatījās uz to latvisko, nolika malā un prasīja tā, tagad pasakiet, kā jums vīrs sauc, vienkārši norakstīja to, ko es teicu. Tā kad, mums tas problēmas neradīja, tāpēc arī mēs neesam gājuši neko skaidroties. Bet citiem iespējams, ka ir. Bet, kā jau es teicu, to gan laulības apliecībā, gan bērnu dzimšanas apliecībā šo te var norādīt un šo problēmu atrisināt. Jo varbūt kādreiz situācijas arī tādas, ka, piemēram, bērniņš dzimst Latvijā un tiek reģistrēts Latvijā, un pēc kaut kāda laika bērniņš, teiksim, saņem šo otru valsts pilsonību un dabū šīs otras valsts pilsonības pasi, jo šo oriģinālu formu tiek ierakstīta no personu apliecinošā dokumenta. Tātad, ja bērniņš iegūst šīs citas valsts personu apliecinošo dokumentu, var iet uz dzimstrakstu nodaļu un papildināt reģistru ar oriģinālu formu un saņemt jaunu apliecību ar oriģinālu formām, kas norādīts blakus vārdam uzvārdam. Paldies! Paldies Ingai un arī Ilzei par dalīšanos pieredzē, uzdotajiem jautājumiem. Tālāk došu vārdu Evelīnai Zilgalvei no Latviešu valodas aģentūras par to, ka tas ir saprotams un arī ļoti daudz tautiešu to ir gan aptaujā, gan, teiksim, komentāru sadaļās norādījuši, ka latviešu valoda ir jāsargā. Tā ir jāsaudzē, tā ir jāsludina, par to ir jāvēsta. Bet kā ar mūsu tautiešiem, arī citautiešiem, teiksim, Latvijā, par to, ka, ja pieņemtu to, ka, teiksim, pases galvenajā lapā iekļauj šo vārdu vai uzvārdu oriģināla rakstībā, kā vispār no Latviešu valodas aģentūras puses to saskata, vai tas būtu iespējams, un arī par līdzinējo pieredzi tad lūkšu dalīties. Paldies! Par to, vai pasē ir vieta latviskajai formai blakus oriģināla formai otrajā lapusē,
Man grūti būs komentēt to arī tiešām pilsonības migrācija lietu pārvalde varētu pateikt, jo arī tīri praktiski tas aizņem vietu. Ja, no tāda viedokļa tad būtu jāskatās, kādā formā pase ir. Ja, jo mēs redzam ikdienā pases arī no tādām valstīm, kur cilvēkam mēdz būt 7 vārdi. Un tad reizēm arī domā, jā, Ilze, es redzu, paldies, jā. Jā, tieši tā. Jāskatās, kāda mums tā vieta. Bet katrā ziņā no valodas viedokļā personas vārds ir lietvārds. Un lietvārdam ir gramatiskas kategorijas. Tas neatšķiras no jebkura cita īpašvārda. Tam ir tādas pašas gramatiskas kategorijas kā citiem lietvārdiem. Nu, faktiski no valodas viedokļa vārds ozols, kas ir sugas vārds, un ozols, kas ir uzvārds, ir faktiski mēs attiecamies pret to pilnīgi vienādi. Un kā jau tika minēts, kā jau arī Inga Upītskundze norādīja, tā nav latviskošana, tā ir atveide, tā ir rakstīšana atbilstoši mūsu valodas normām. Un šobrīd mēs mazliet uztraucamies varbūt par to, kā mūsu pilsoņi jutīsies varbūt citās valstīs, nedomājot par to, ka faktiski tas ir tas pats vārds. Un varbūt ir tomēr jādomā arī starp valstu attiecībās, kā to juridiski izskaidrot, tāpēc, ka tas ir tas pats vārds, tikai citā rakstībā. Ļoti labi, Robert, jūs pieminējāt no anketas datiem, persona bija pieminējis grieķu valodu, jo Grieķijā un Kiprā arī kur grieķu valodu izmanto, tur mēs redzam, ka arī latviešu vārdi tiek rakstīti grieķiski. Un tas nesagādā nekādas raizes, neviens nesūdzas, nebaras. Var jau būt Grieķijā sūdzas, varbūt arī tieši tāpat kā mūsu tautieši iet Grieķijā uz varas iestādēm un baras. Nezinu, nav dzirdēts, jāteic. Un ir jāatceras tas, ka jā, pase ir ļoti svarīgs dokuments, bet tas ir viens no dokumentiem. Un ko es ar to gribu teikt? Ka vispirms mēs ierakstām pasē vārdu, un pēc tam jau mums var būt dažādi citi dokumenti, iesniegumi, līgumi, varbūt mēs parādāmies presē. Un tad, ja mums dokuments ir latviešu valodā, tad tikai tas personas vārds netiks rakstīts latviešu valodā. Taču nē, tas ir tāds pats vārds kā citi. Jo šobrīd mēs redzam mazliet tādu savādu tendenci arī plašsaziņas līdzekļos. Bieži vien tiek rakstīts vārds kaut kādā citā valodā teksta vidū. Tas ir kaut kas ļoti, ļoti ārkārtīgi savāds, es teiktu. Evelīna, es atļaušos iejaukties pa vidu. Man diezgan bieži sanāk intervēt britus, ja? Un ne tikai britus, bet ārvalstniekus, ja? Teiksim tā. Intervijas, protams, angliski, krieviski, vēl visādās valodās. Ja? Un es jau tagad zinu, ka man ir nepieciešams viņus brīdināt, ka jūs interviju pēc savu vārdu uzvārdu neatradīsiet. Nesameklēsiet, jo tas viss tiks, kā jūs teicāt, atveidots latviešu valodā, jā. Un tas vienmēr rada milzīgu pārsteigumu. Bet kā tas tak ir mans vārds? Kāpēc jūs mainat manu vārdu, jā? Es saku, bet tās mūsu valstī ir likums. Kāpēc jums ir tāds likums? Evelīna, varbūt jūs zināt, cik valstīs, ja neskaita tās valsts Grieķija, ja droši vien Japāna, jā. Jā, laikam atkal kaut kāda tehniska problēma. Cerams, ka Ilze pievienosies un būs dzirdama. Bet droši vien es nojaušu, kāds ir jautājums, cik valstīs tad tiek pielāgota personu vārdu rakstība tās valsts valodas normām. Grūti pateikt, šāda aptauja nav bijusi, bet mēs esam redzējuši ļoti, ļoti dažādas transliterācijas. Kā mūsu vārdiem, latviešu vārdiem, tā arī citu valstu personu vārdiem. Tā kā varbūt to nesauc tajā valstī par atveidi, bet kaut kāda veida pielāgošana tā ir gan. Jo mēs redzam arī šobrīd, teiksim, Ukraiņu kontekstā, mēs redzam, ka viņi nevienmēr ir
atbraukuši uz Latviju uzreiz, viņi varbūt ir bijuši citās valstīs, un mēs redzam diezgan interesantā kārtā viņu vārdus arī transliterētus dažādos veidos. Mēs nerunāsim par citu valstu pilsoņiem, kurās valstīs nelieto latīņu burtus. Ja. Tā kā mēs neesam īsti vienīgie, kas tā raksta, bet vienmēr jau ir jāpatur prātā, ka arī žurnālistikā, piemēram, ja mēs intervējam kādu personu, kas ir no citas valsts, mēs taču allaž arī pirmajā pieminējuma reizē norādām oriģinālu formu iekavās. Tā dara visi, vai tas būtu, es nedrīkstu saukt droši vien žurnāla nosaukums, ja, bet jebkuri žurnāli, kas publicē kādas intervijas vai rakstus par personām, kas ir rakstīts citā valodā. Protams, ja tas nav vienkārši par Oskara ceremoniju sarkanā paklāja, ir Kilians Mērfijs un tā tālāk, ja, tad droši vien mēs katram neliksim klāt oriģinālu formu. Es tikai gribēju vēl iejaukties. To visu var saprast. Mēs esam cilvēki, mēs varam izlasīt vārdu tur, bet ko mēs darām? Tā, ka mums ir jāpierāda savu identitāti ar šo te kvadrātiņu, kur mēs varam tikai vienu pasas lapu ielikt, nevis divas, jā. Bet ko mēs varam darīt, jo mēs taču neesam personu vārds, mēs esam cilvēks. Mums kaut kā tas viss ir, un valsts tie esam mēs varam kopā visi, kā saka, sadoties rokās un lemt par to, ka varbūt neradīsim paši sev problēmas, jo tas nekas jau nemainīsies. Tādā ziņā mēs neiesim atpakaļ laikā, jā. Mēs ejam tikai uz priekšu, un šobrīd ļoti daudz, kas notiek ar mākslīgās inteliģences palīdzību. Pasas tiek lasītas automātiski. Jā, man ir tāds jautājums, kāpēc tad mēs neizmantojam to vārdu, kas ir rakstīts otrajā lapusē? Acīm redzot, cilvēkiem rodās dažādas problēmas. Robert, vai mums Dace nav pieslēgusies? Ir pieslēgusies. Es ceru, varbūt tad mēs varētu viņu paklausīties, kādas problēmas rodās, jo, man liekas, tad viņa pat labāk pastāstītu. Jā, Dace, vai es ļoti ceru, tu mūs dzirdi, redzi un dzirdam arī tevi. Es pašai dzirdu, jā. Mums te ir kalnos sakari. Es domāju, Ilze, tas jautājums par to, vai atbildi, kas skanēja, kāpēc nelietojam to vārdu, kas ir otrajā lapā, tāpēc, ka neviena valsts institūcija citās valstīs, arī tur, kuras pašreiz atrodos, neizmanto otro vai trešo lapu, jo vienīgā faktiskā lapa, kas ir pasē, ir tā pirmā. Tas no tāda personīgā viedokļa, tas liekas arī diezgan dīvaini, kad kā pasaka, ka valsts nosaka, kādā veidā tas vārds ir jāizrunā vai jāraksta, vai kā mums viņš ir jālieto. Nevis tas ir atkarīgs no tā, kā tie paši cilvēki to dara. Tie paši Ukraiņu piemērs pieminētājs, kad redziet, viņi ir bijuši citās valstīs, tad mums ir alfabēta pārveidošana, kas notiek, vai viņi ir pārcelšies uz Vāciju, saņēmuši šīs te vācu pases, un tad viņi ir atbraukuši pie mums, vai tās ir uzturēšanās atļaujas, kur ir latīņu alfabētu burti lietot. Vācija nenosaka, kādā veidā tas ukraiņu vārds tiks rakstīts. Tas pats arī Lielbritānija, man liekas, Ilze pati zina, viņi nenosaka ļoti, nav šīs te kaut kādas mistiskās MK normas, ministra kabineta normas, kas noteiks, kad ja tev ir pase vienas valsts, tad mēs šo vārdu izrunāsim vienā veidā, bet ja tev ir otras valsts pase, tad mēs šo vārdu izrunāsim otrā veidā, un tam cilvēkam neviens neko neprasa. Tas ir Latvijā, nedz Anglijā, nedz Vācijā tā nav. Tātad, ja tas vārds ir Deivids, ja, un viņi izrunā kā Deivids vai raksta David, tad vai stāja tā, kā ir, un tad tas cilvēks pats dzīvo ar to izrunu, vai tad viņi ņem vērā tieši cilvēka gribu. Man liekas, te ir tas viens no tādām ļoti, ļoti būtiskām atšķirībām, kas ir ar mūsu Latvijas sistēmu. Tā cilvēka griba netiek ņemta vērā vispār. Tad šo veidu, kā tas vārds tiks mainīts, grozīts un kuru atpakaļ atveidot uz oriģinālu valodu, nav iespējams pēc šīm normām. Vienkārši tas nav faktiski iespējams, izņemot, ja tas ir tikai pievienojot, pieņemsim, vīriešu dzimtas galotni klāt uzvārdam. Ja?
ko mēs vēl varētu diezgan viegli izskaidrot. Ja? Bet pārveidot citus gadījumus atpakaļ uz oriģinālu valodu un izskaidrot tajā valstī, tas nav iespējams. Man liekas, viens tas būtiskais elements ir šī cilvēka paša griba. Un mūsu gadījumā tā nav. Vienkārši tas vispār netiek ņemts vērā. Man liekas, tas norāda uz, kā varētu teikt, varbūt tādām diezgan fundamentālām atšķirībām, kā izskatās, kāda ir valsts pieeja attiecībā pret saviem pilsoņiem un iedzīvotājiem. Tad vai mēs, kā Latvijas valsts, uzskatām savus pilsoņus un iedzīvotājus, pastāvīgos un pagaidu, kā līdzekļus, kurus mēs izmantojam, kuriem ir jāpakļaujās mūsu kaut kādai valsts gribai, vai arī ir otrādi, kad valsts ir šie cilvēki un šo cilvēku griba arī tiek ņemta vērā tur, kur tas nekaitē ne drošībai, ne veselībai, ne izdzīvošanai. Man liekas, tā ir tāda ļoti fundamentāla filozofiska atšķirība, kā mēs redzam cilvēku valstī un valsts attiecības ar cilvēku, kāds ir šis sociālais līgums, jo valsts esam mēs. Tikai mēs nākam no tādas ļoti posttotalitāras, mēs nākam no totalitāras pagātnes, tātad kā posttotalitāra valsts, šī atšķirība ir ļoti, ļoti, ļoti fundamentāla. Man liekas, visi, kas aizbrauc un dzīvo, vairāk varbūt mēs runājam par Rietumu Eiropu, būs, protams, atšķirības Lielbritānijā un kontinentālā Eiropa arī varbūt no tādas likuma puses skatoties, kā sistēmas veidojās un kā tiek izmantotas, bet ja mēs vairāk skatāmies uz Rietumu Eiropu un Latviju, tad šī, manuprāt, ir viena no būtiskākajām fundamentālām atšķirībām. Paldies, Dace. Varbūt vēl kādam ir tieši no dalībniekiem kāds jautājums vai kaut kas komentējums. Tu domāji jautājums Dacei, jeb vispār? Vispār varbūt kopumā kādam citam dalībniekam vai kāda atziņa no visa dzirdētā. Es iedomājos, varbūt Dace gribēja pastāstīt par savu pieredzi vai par to, kādas problēmas ir radušās Latvijā tiem, kuriem, piemēram, piedzimst bērniņš Latvijā, bet viņi nav Latvijas pilsoņi. Jā, man kā reiz, burtiski vakar es skatījos tepat Facebookā tieši viens no šiem draugiem paziņām, kur vairs nedzīvo Latvijā. Bet tā bija pāris, kuri tobrīd, jau 10 gadu atpakaļ, strādāja, dzīvoja Latvijā, abi divi Nīderlandes pilsoņi, un man kā reizes vakar izleca viņa ieraksts, un es tas tā kā sakritību. Un vēlreiz paskatoties šo vārdu, es, protams, neminēšu vārdu, bet ar visiem vannu un priekš uzvārdu priekšvārdiem. Ja, un tā, viņa bērns piedzima Latvijā, viņam tiek izsniegta Latvijas dzimšanas apliecība, un Latvijas dzimšanas apliecībā mūsu valsts atsakās rakstīt bērnam, jo dzimšanas apliecībā citu vārdu uzvārdu nekur nerakstīja toreiz, tad tas 2012. gads. Un tas vārds tiek ierakstīts, minēšu tikai bērnu pirmo vārdu, ne uzvārdu, Dexter, un tad X vietā mums ir KS un S, Dexters un vēl, un uzvārdu, es joprojām atceroties to gadījumu, es nevaru iedomāties, kā viņu var atpakaļ atveidot uz attiecīgās ģimenes uzvārdu. Un arguments, ko sniedza toreiz viņiem Latvijas valsts, bija, jā, bet tas ir Latvijas valsts izsniegts dokuments, kas pakļaus Latvijas normām. Un tad jautājums rodās, šie divi ārvalstu pilsoņi ar pasēm, kuri ir PMLP reģistrēti ar oriģinālajiem vārdiem un uzvārdiem,
Jo šo Eiropas pilsoņu uzturēšanās atļauju mēs, teiksim, šajā brīdī netiek latviskoti, jo viņam ir jāsakrīt ar pasi, jo šim pilsonim ir jānorāda PMLP katru reizi, kad tiek mainīti pasi, ir jāpaziņo PMLP pēc likuma, kad ir mainīta pasi un tiek reģistrēts šis te jaunais pasas numurs un tā tālāk. Un viņu bērns pēkšņi ir ārpus šīs te viņu vispār ģimenes sistēmas un valsts, un viņam nekad nebūs Latvijas pilsonība, un viņiem ir jāiet uz vēstniecību, toreiz pēc pasas, un, protams, vēstniecība saprotot to absurdu, kādā viņi ir, un tad toreiz tas ieteikums bija tad notariāli apliecināts tulkojums, kurā tiek ierakstīts tas vārds un viņu reālais uzvārds, kas ir vecāku pasēs, bet kas nav bērna dzimšanas apliecībā, un ar šo te tulkojumu tiek izsniegta pase. Mums pašiem bērnām bija, man nebija šādi te tulkojumi, bet mums gadījumā ir dubultā uzvārda jautājums. Un toreiz vēstniecība jautāja, tieši pirms bērna dzimšanas es biju sarakstījusies ar Tieslietu ministriju, Ilze, es tev aizsūtītās vēstules, toreiz, kad raksti tapa. Un vēstniecībai vajadzēja, bet es to nezināju pirms tam, bet labi, ka man bija šī vēstule. Vēstniecībai vajadzēja kaut kāda veida apliecinājumu, lai izdotu bērnam šo te pasi ar to dubulto uzvārdu, kāds viņam tagad ir. Ja? Un pats fakts, ka man ir jāiet un jāmēģina, man ir jāparedz, ko jebkurā citā valstī, tad tikai tāpēc, ka atsakās, labi, mūsu gadījumā varbūt savādāk, bet šajā gadījumā, kas bija kolēģiem, viņi atsakās vienkārši vispār, ja kādā veidā piefiksēt šo te bērnu vecāku reālo uzvārdu. Ja? Un tad tam cilvēkam ir jāiet, tad jāalgo tulks, notariāli jāapstiprina tulkojums, ar kuru tad tiek iesniegti dokumenti. Un mūsu gadījumā vienkāršāk bija, mums bija Tieslietu ministrijas vēstule, kur mēs iesniedzām netulkotu pat un vienkārši kā apliecinājumu, lai šīs valsts vēstniecība veiktu attiecīgos ierakstus un bērnam tiktu izsniegt pasi ar to uzvārdu, kas ir. Beigās, kā lai pasaka, abi bērni ir, viņiem dzimšanas apliecībā ir tikai mans uzvārds. Lai nebūtu šī latviskošana vārdus, mēs izvēlējāmies un meklējām un domājām, bet tieši ar tādu mērķi, lai visās ģimenes iesaistītajās valodās un potenciālajās dzīves vietās būtu vienkāršāk, gan līdzīga izruna, gan rakstība, protams, nemainās. Ja? Tas atkal bija ļoti apzināts process, bet, manuprāt, tas interesantākais ir, kad bērni ir nodzīvojuši, ka Eiropas Savienības pastāvīgās uzturēšanās atļauju jau 12 un 8 gadus ar nelatviskotiem vārdiem un uzvārdiem, ar to pašu dubulto uzvārdu, ko Latvijas likums mums liedz. Nevienai, ne ārstiem, ne skolām, ne bērndārziem, nekur un nevienā brīdī nevienam nav bijušas problēmas ar to, ka tēva uzvārds nav latviskots. Bet, ja es paskatos atpakaļ uz tiem argumentiem, ko 12. gadā, 11. gada ziemā man sniedza Tieslietu ministrija, ka būs vieglāk administrēt un bērnam būs vieglāk dzīvot. Un tad mēs vienkārši, tagad tas tāds būtu interesants process pieteikt šo Latvijas pilsonību ar šo te dubulto uzvārdu un vārdu un atstāt to, kā ir un protams, tiesāties, vai man to gribās, man tiešām negribās. Man vienkārši to negribās darīt. Tas būs laiks un vēl. Un trešais gadījums, varbūt ar šo te pabeigšu, kā reiz arī reģistrēja biedrības valdi, ko es atklāju vēl vienu interesantu elementu, kas nebija piefiksējis pirms tam, teiksim, mūsu pašu gadījumā lietuviešu uzvārds, kas ir ar tādu pašu č
un kur ir gan, kas saka, mīkstinājuma zīmes, un faktiski tāds pats alfabēts ar izņēmumiem, viņš pie personas koda jau vairāk 11, gandrīz 20 gadus atpakaļ ir reģistrēts tajā laikā bez šiem te mīkstinājumiem. Bet pasē jau nekas nav mainījies. Tad tā pase ir šī cilvēka vienīgais tas atskaites punkts. Un uzņēmumu reģistrējot valdes locekli, biedrības, protams, visur tiek lietots šis te pases, ar čehu uzvārds. Ja? Un uzņēmumu reģistrs sūta atpakaļ. Mums ir jāveic labojumi, un tad, protams, rodās jautājums, vai vispār vēlēšanas bija leģitīmas visā biedrībā, tad šis valdes loceklis ir ievēlēts vai nē. Labi, ir skaidrs, ka tur ir šīs te atšķirības, vienkārši kā šis cilvēks ir reģistrēts. Ja? Bet tas rāda, manuprāt, nevajadzīgus un noteikti latviešu valodas izaugsmē neietekmējošs. Persakot, šis rada nevajadzīgus sarežģījumus mums un īpaši šiem individiem, bet šādu uzvārdu rakstīšana oriģināla valodā, tad oriģinālā nekādā veidā, manuprāt, neietekmē to, kā latviešu valoda attīstīsies. Es gribēju piebilst. Es gribēju piebilst, ka latviešu valodas lietojumi jau, manuprāt, tas nekādā veidā neietekmē, ja tur ir tas vārds ierakstīts oriģinālā. Jo tāpat jau mēs viens otru, teiksim, man draudzenei ir vīrs anglis, ja, kura vārds ir John. Mēs taču neviens viņu par Johnu nesaucam. Mēs sakam, tur Johns vai Jonis vai, ja. Mēs visi to runājot, jau mēs to vārdu lokam. Un tieši tāpat ar visiem pārējiem, kuriem varbūt vārds ir, ar nelatvisku galotni, tāpat viņš tiek runājot savā starpā pie latviskas galotnes, ja, un tas jau mūsu latviešu valodu, tas nekādā veidā neapdraud un neietekmē. Tāpat mēs visus tos bērnus un vīrus saucam latviski. Jā, es nezinu, mūsu gadījumā Ivor un visi sauc Aivars, izruna jau. Un tas tāpat kā manu vārdu Dace, iedomājamies Dace entajās valodās, entajās valstīs. Esmu strādājis 24 valstīs. Es esmu dzirdējis savu vārdu izrunu entajos variantos. Bet tā ir mana problēma, un es ar to tieku galā. Ja? Tā nav valsts problēma. Valstī par to nebūtu jāuztraucās. Paldies gan Dacei, gan Ilzei par dalīšanos pieredzē. Mēs esam arī ļoti, ļoti strauji pietuvojušies noslēgumam un apskatot, kas mums notiek konkrēti tiešraides komentāru sadaļā. Šeit ir daudz un dažādi gan pieredzes stāsti, gan atziņas, gan arī ierosinājumi, kā šo problēmu varētu risināt, lai mēs virzītos uz to, ka tomēr šajā galvenajā atvērumā mums ir oriģināla forma un blakus lapā atveide latviešu valodā. Ir izskanējis arī tāds jautājums par to, kādi varētu būt risinājumi ID kartēm, jo šobrīd cilvēki aizvien vairāk izvēlas lietot tikai ID kartes, nevis pases. Tāpat arī izskan konkrētu valstu piemēri, ar ko tad tautieši ir saskārušies. Vēl, protams, ir arī tāds piemērs, kādēļ vispār ir jāsarežģīja, lai tiktu pie vīra uzvārda, gribi vai negribi jāņem tās valsts pase, kurā tu dzīvo, un esi noslēdzis laulību. Tas nozīmē, ka tā jau ir attiecīgi atteikšanās no Latvijas pilsonības. Te ir arī daudz citi dažādi piemēri. Un tie gadījumi ir ļoti dažādi, un arī tēma ir ļoti plaša, noteikti plaša. Arī no latviešu kompuses runājot, šeit noteikti vēl būtu nepieciešams papildus sarunas, papildus diskusija tieši ar likumlēmējiem par to, cik praktiski vai tas vispār ir iespējams šādas izmaiņas īstenot. Bet vēl pirms paša noslēguma tad vaicāšu, vai kādam no dalībniekiem ir vēl kaut kas komentējams vai vaicājams. Ja tā ir, tad droši sakiet. Es gribēju pateikt,
to, ka, diemžēl, tas ir ļoti skumji, ja, bet ļoti daudzi latviešu pāri, kuriem bērni piedzimst ārvalstīs, bērnus nereģistrē Latvijas pilsonībā tieši šī iemesla dēļ. Protams, mēs varam teikt, vai tas ir pareizi vai nav, ja, bet fakts ir tāds, ka tas bērns, kurš aug svešumā, ja, viņš varbūt ģimenē viņi runā latviski, ja, bet reāli, būsim vienkārši realisti, skatīsimies uz to, dzīvē tā ir. Viņi latviski varbūt saprot, ja, latviski viņi daudz nerunā. Vai mums viņi kļūs par Latvijas pilsoņiem tad, kad viņi pieaugs un kad viņi varēs darīt to, ko viņu vecāki nav izdarījuši, piemēram, pieteikties Latvijas pilsonībai? Es īstenībā ļoti, ļoti šaubos. Un tad jautājums, cik Latvijas pilsoņus mēs tā būtu gatavi zaudēt? 10, 20, 500 tūkstoti, 10 tūkstošus, jā. Jo vienkārši mēs tos cilvēkus zaudējam, un tas reāli notiek. Tas varbūt nav apzināts, teiksim, aptaujas veidā, ja, jo vecāki paši ļoti bieži to nesaka skaļi. Viņi to, varbūt aizkadrā pasaka, ja, kad, zini, mēs bērni tieši tāpēc nepiesakam, lai nav problēmas. Bet es domāju, ka mums to vajadzētu risināt, jo reāli, bērni jau ir mūsu nākotne, ja, un ja mēs to nākotni šādā veidā zaudējam savus muļķības pēc, ja, vai vēlēšanās citu dzīvi, teiksim, padarīt sev dzīvi vieglāk, saprotot, kā tā cilvēka vārds ir jāizrunā ar likuma palīdzību. Es nezinu, vai mums tiešām to vajag darīt. Paldies, liels paldies, Ilze, ka dalījies. Ja vēl kādam kaut kas sakāms, tad droši. Es laikam tikai gribēju piebilst, ka man šķiet, ka tas iemesls primāri ir tas, ka tie vārdi latviešu valodā ir lokāmi, un arī tās valstis, kurās tas regulējums mēdz vairāk pievērsties tām vārdu atveidēm, ir šīs valstis, kurās ir valodas, kurās vārdi ir jāloka atbilstoši dzimtei, un tā ir viena grupa, un otra grupa ir valsts, kuras ļoti nopietni pieiet to publisko aktu atpazīšanai, reģistrēšanai, piemēram, jautājumos, kas attiecas kaut kādu uzvārdu reģistrēšanu, piemēram, tur dubultu uzvārdi. Tas eksistē arī citās Eiropas valstīs, kurās pat nav šī valodas elementa, bet kur vienkārši ir tādas konkrētas pārāžas, piemēram, Vācija un tam līdzīgi. Tas, protams, nemaina to, ka mans uzskats ir, ka būtu jābūt šai fleksiblākai pieejai, bet tam ir arī kaut kādi iemesli, kāpēc šobrīd tā ir. Paldies, Laura. Tad pavisam tuvojoties jau noslēgumam, es teikšu lielu paldies visiem par dalību šajā diskusijā. Īpaši paldies es vēlos teikt mūsu ekspertiem, kuri pievienojās šeit un dalījās savā pieredzē un arī perspektīvā. Paldies liels Dacei Kavasai, paldies Ilzei Kalvei, arī Ievai Strazdiņai, paldies Laurai Lapiņai, paldies Līgai Biksiniecei Martinovai, arī Ingai Upītei un Evelīnai Zilgalvei. Informēju skatītājus, kas vēl pieslēgušies šeit mums Facebookā, ka diskusijas ieraksts būs pieejams gan Latviešu mājaslapā, gan arī šeit pat Facebook lapā un arī YouTube kontā. Ja ir vēl kādi konkrēti neatbildēti jautājumi vai vēlme dalīties savā pieredzē, tad droši rakstiet mums un mēs gan sniegsim atbildi, gan arī, ja jūs vēlēsieties, tad atspoguļosim to, jo mēs joprojām turpinām šo rakstu sēriju par to, kādas problēmas tad vispār eksistē šajā tēmā un ar kādām problēmām tautieši ir saskārušies konkrēti izmantojot savu pasi dažādās iestādēs un citviet pasaulē. Mēs noteikti varam secināt to, ka šī ir aktuāla tēma diasporā dzīvojošajiem tautiešiem un ļoti iespējams nākotnē tiksimies vēl kādā sarunā, lai definētu jau konkrētus praktiskus ierosinājumus un arī aicinātu šos likumu lēmējus iesaistīties sarunā un kopīgi spriest par to, vai un kādas izmaiņas būtu iespējams, uzsverot to, ka
lai cilvēki neatteiktos no šīs Latvijas pilsonības, lai mūsu latviešu pēc šīs pilsonības būtu vairāk, vai arī saglabātos šis esošais skaits, nevis samazinātos un tam līdzīgi. Paldies vēlreiz visiem, kas pievienojās šodien, un mēs noteikti tiksimies arī kādā citā sarunā par šo tēmu, jo tēma ir tiešām aktuāla, tēma ir plaša, šo pieredzes stāstu ir arī daudz, un centīsimies maziem solīšiem virzīties uz lielu vienotu kopīgu mērķi. Paldies!